Ja jūs līdz šim esat sevis meklējumos, jūs meklējat veidus, instrumentus, zināšanas, kas palīdzēs sasniegt jums panākumus, kas palīdzēs uzlabot jums dzīvi. Jūs ejat uz visādiem kursiem, uz treniņiem, jūs cenšaties sasniegt savus augstumus, bet tie instrumenti, kurus jūs lietojat, ved jūs pa apli. Jūs atrodaties apburtajā lokā. Jūs meklējat iespējas, kā sasniegt panākumus, bet jūs tos meklējat ārpusē un cenšaties tos atrast kaut kādā video, kaut kādā grāmatā, kaut kādos treniņos, bet vai jūs esat sasnieguši tos augstos mērķus, pēc kuriem jūs gājāt un tiecāties? Es varu atbildēt, ka visdrīzāk nē, jo arī es pati esmu tam visam gājusi cauri. Un tagad ļaujiet man izstāstīt, kāpēc daudziem cilvēkiem tas nestrādā. Dzīve mainās, it kā kaut kas transformējās, bet ne uz to pusi, uz kuru mēs gribam. Un, lai to izskaidrotu, izmantosim tādu metaforu kā šūnu apziņa. Iedomājieties šūnu, 6 stūra formu, kur ir piepildīta ar informāciju. Šādas šūnas mums ir neierobežots daudzums, un katra šūna atbild par savu darbību. Piemēram, viena šūna tic, ka vajag mācīties, otra šūna, ka vajag būt veiksmīgam, trešā, ka vajag daudz naudas un tā tālāk. Un notiek sekojošais. Katra šūna ir piepildīta ar kaut kādu informāciju. No pašas bērnības jūs šūnas piepildījās ar dažādu veidu informāciju. Gan kvalitatīvu, gan destruktīvu un iznīcinošu. Un kas mūs piepildīja? Patiesībā tie bija mūsu vecāki, vecvecāki, audzinātāji, skolotāji. Un viņi to darīja aiz mīlestības. Bet likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Un tāpēc jūsu šūnas ir pilnas ar informāciju, kuras ir konfliktā ar to, ko jūs gribat. Un ja līdz šim jums neizdodas sasniegt panākumus, tad jūsu šūnās stāv informācija, piemēram, tāda kā nauda kokos neaug, nauda ir jāpelna ar sviedriem un asinīm un citām visādi veidu muļķībām. Tāpat saistībā ar attiecībām, saistībā ar dzīvi, un ar to šūnas ir piepildītas. Tātad ir šūnas, kuras ir pilnas ar informāciju, un virsū ir vāciņš. Un problēma ir tā, ka, lai atvērtu šīs šūnas, lai attīrītu un piepildītu ar jaunu informāciju, 10 000 informācijas blokus vai šūnas, kuras jūs pat neizvēlaties. Un skatāmies, kā tas notiek. Piemēram, jūs kaut ko mācaties un darāt kaut ko nevis selektīvi, bet darāt to galvenokārt ar bezmaksas informāciju, kas sauc haļava, kur ir izlikta pa visu internetu. Un, protams, ka tā ir izlikta tādā formātā, kas ir izrauta no konteksta, jo patiesībā cilvēks jums cenšas kaut ko pārdot. Un jums rodas jauna šūna, ka tagad ir jāiet šeit un būs tev laime. Bet tā kā jūs sistēmu līdz galam nesapratāt, jums rodas vēl viena šūna, un pēc tam jūs ejat atkal skatīties citu video, pēc tam rodas vēl viena šūna, un vairums gadījumu tās vienkārši konfliktē viena ar otru. Patiesībā problēma ir tā, ka jūs nevis kaut ko nezināt, jūsu problēma ir tā, ka jūs pārāk daudz zināt. Un iespējams tie pat ir atkritumi, kur iespējams iznīcina jūsu dzīvi. Mums ir ļoti daudz guru, ļoti daudz skolotāju, jo bērnībā mūs piespieda klausīties svešu cilvēku viedokli. Un sanāk, ka mums ir ļoti daudz autoritāšu viedokļi, un tā vietā, lai jums būtu savs viedoklis, jūs atbildot uz kaut kādu jautājumu, izšķirojot no šīm šūnām informāciju, jūs to izvelkat un it kā spontāni atbildiet it kā ar savu domu, it kā ar saviem vārdiem. Jautājums, vai jūs apmierina tas, ka jums ir milzīga kaudze ar informatīviem atkritumiem, ar atlūzām, ar fragmentiem, ar laustām, vai tas jūs apmierina, ka tas jums nepalīdz dzīvē? Lai jūs varētu radīt savu vidi, lai jūs varētu radīt savu pasauli, jums pirmām kārtām ir jāatbrīvojas no šīm informatīvajām atlūzām, lauskām. Jo lielākā daļa no tās ir nepabeigti, izrauti konteksti un citu cilvēku idejas. Un kāpēc tas tā notiek? Jo cilvēki nesaprot, kā strādā apziņa, kā tā ir uzbūvēta. Patiesībā jūs jau esat izglītots, pilnvērtīgs cilvēks, kurš jau pietiekami zina, par ko viņš grib kļūt. No zināšanām un prāta nekas nav atkarīgs. Jums, diemžēl, uzlika ļoti daudz liegumus. Mēs tikām audzināti komunistiskā pasaulē, kur mums, izņemot liegumus, nekas nebija. Mūs pat aizliedza domāt. Un pat, ja jūs esat dzimis pēc 91. gada,
Vienalga, vecāki jums pacentās, mīlot jūs, ieprogrammēja jūs uz to, lai jūs būtu tādi kā viņi. Un tāpēc speciāli priekš jums es esmu izveidojis dziednīcu, kur jums tiek doti instrumenti, kā atbrīvoties no liekām konfliktējošām zināšanām, kuras piedrazo jūsu apziņu. Katram no jums būs iespēja reizi mēnesī iziet individuālo sesiju, jums būs pieejami meditāciju ieraksti, jūs varēsiet aizvērt vairums problēmu, kas sēž jūsos netik dziļi, bet tās, kas ir dziļi, mēs ravēsim tās individuāli. Jums būs visi instrumenti, lai uzlabotu jūsu dzīvi. Priekš kam es to daru? Lai dotu jums iespēju ļoti efektīvi iziet šīs globālās izmaiņas. Tās patiešām mainīs dzīves un darīs cilvēkus veiksmīgus. Tāpēc priekš tiem, kas vēlas izmainīt savu dzīvi, lūdzu, jums ir visas iespējas to izdarīt, un beidzot jums tas strādās. Vēlu jums veiksmi, laimi un daudz bagātības.